Ko es gribu dienas beigās? Pacelties pārīgi mierīgi bez steigas un saprast, kas ir svarīgākais man, lai piedod tie, kam tas nepiek laiks šodien skan. Es esmu īsts, bet dzīve ir taču vēl īsāk. Es esmu sīksts, bet dzīve ir taču vēl sīkstāk. Man te beidzot jāierāda savu vietu. Pietiek tēmas, vēl viena smaga ikdiena. Haipot bezrūpībā jāvilinoši stāv. Izslēgt sistēmu un būt par to pārākam. Brīvs kritiens šodien pieder tikai tam, kas rītdien ir gatavs lielākām pārmaksām. Bet katrai medaļai kā vienmēr ir divas puses. Lūstēm ir savu plus un neritmisks sirdspūks. Bet jāatceras to, ka es esmu tīrā kompānijā, kur primārais nav sintētiska eiforija. Es esmu sasodīti augstu grāvu, sajūtāt, ka šī dzīve ir bezizmēra. Super hypes ir gaisā uzsirvēts, no šī brīža man vairs nekā nav žēl. Es esmu sasodīti augstu grāvu, sajūtāt, ka šī dzīve ir bezizmēra. Super hypes ir gaisā uzsirvēts, no šī brīža man vairs nekā nav žēl. Ir vērts ķērt mirkļus, piemānot sevi, radot ilūzijas, sargājot ieceres. Tu zini, tas ir kā veselīgs pašapmārs, kas caur citu prizmos pasauli noskatās. Jo kas tad cits mūs pie dzīvības noturēs? Ikdienas ļēbas, diez vai kaut ko atvēlēs. Tam ir vajadzīgs savu striktu programmu, bet man nav vajadzīga vēl viena fobija. Un es sāku just, ka es no tā attālinos. Bet pirmdien ir klāt un es atkal apzinos, ka tie ir veci iesli murgi, kur scenāriji ir traki un absurdi. Bet saka, trakiem piederot pasauli, un tad vēl saka, atpūtīsimies tai saulē. Bet man laikam labāk der pirmais variants. Dzīve ir pārāk īs, es reizēm ekstravagants. Es esmu sasodīti augstu grāvu, sajūta hypes ir gaisā uzsarvēts, no šī brīža man vairs nekā nav žēl.